Kavinieks sveicināt, labvakar. Man ir viens stāstamais, jā. Nu, stāstamais ir tās sūdīgs īstenībā. Nē, normāls tādā ziņā. Būs labenīgs. Jūs te papēt dziļāk, nu, jums būs jāpapēt vēl vienreiz vismaz, lai jūs tur vispār kaut ko saprast. Tā, man būs tā anekdots stāstamais. Nu, tas tur vispār непонятно. Ну так. Короче, skudra zirnekļa, nu skudriņu tad maziņ, nu kā es jums varu parādīt, šitā, nu skudriņu maziņ, nu jā, viņi tur, jūs jau zin, ko viņi tur dara, a zirneklis, tad, nu tā, skudra zirnekļa, vienu dienu dzēra. Nu jā, viņi tur kaut ko nesadalīja, nu tādā ziņā, nu kaut kas tur, tur viens otram pamuti gribēja iedot, nu jā, viss ir reāli. Kā saka, tā arī dzīvē notiekās. Karoči tā. Karoči sākas kautiņš. Skudra zirnekļa, nu zirneklis liels, nu tās skudriņa maziņa, zirneklis mierīgi, kur viņi iedod pīši, kā saka, nu tā normāli solīt, nu. Bet kā jūs domājat? Tā nemaz nebija. Kā jūs domājat, kurš kuram vispār? Kurš uzvarēja tagad boksingā? Zirneklis kaut ko baigi uzdīrs virsū skudru maziņu. Antā, es tev uzvarēšu. Bet skudriņu bija, blins. Tas nenozīmē, ka tu baigais zirneklis, man no tev jābaidās, jā? Es te paņemšu un izrūbīšu. Kā saka, nu tādā ziņā, tautas valodā tā saka, nu. Zirneklis baigi lecīgais, viņš iedomājas, kad viņš ir lielāks, kaut kas mutīgāks un, nu, baigi gudri dirš, kā saka, vēl. Pat karot nevajag, ja blīdz iebās, nu te blīdz, nu tādā ziņā baigais lecīgais zirneklis, jā. Un pat to viņš dabūja pompēri, starp cik. Skudra maziņi, tāda normāls cilvēks, kā saka, neko vecais nomierinies, nu ko tu ir liels blīdz. Zini, ko skudri izdarīja? Šitam lecīgajam draņgabalam zirneklim. Blīns, divas kājas norām. Mazā skudri. Divas kājas tam lielam zirneklim it kā. Baigais lecīgais čāls. Tā jau notiek dzīve arī, jūs tur popā ziļāk arī. Baigais lecīgais, un kad dabū pa dīrsi bija maļ, tad jau pohuj. Ne, ai, bļeļ, man tur tā un tā. O, bļeļ, pats pelnī. Pats arī dabūja. Pats vainīgs. Nevajag sprāgāt, bļeļ, tas lielais iedomājas. Baigais krūtais čāls zirneklis pret maziņu cilvēciņu, nu, pret māpījumu. Domā, ka man baigi gribas kādu sisti, es negribu. Tāpēc, ka es zinu, ka, ja man sācīt kādreiz tur, bļeģi, visādi pedofīļi bija maļķās,
Tā domā, baigi sāpīgi tas nebija. Tas nebija baigi gudri no viņa puses. Bet labi, es vārdu uzvārdu neteikšu, tur speciāli pajokosies. Domā, ka tas viegli, tev kā blīns, vispār es knap 2 dienas mirnos. Tāpēc teiciens ir tāds. Ja tu išvāks vai kāds, nu, ja tu tālāk baigo kingi bija, vai kā saka, arī, bļaļ, zaibā paliek jau bišķi pat rak, tādā ziņā. Un nevajag apcelt pārējos bišķi pat rak, sādāk viņam kaut kas nepatīk. Jā, domā, ka es visu neatceros, es atceros ļoti labi. Tagad nevajag man te dirst. Es to izskatīšu vienu filmu. Tās nosaukums ir Nelūgtie viesi, starp citu, ja jūs netic, un tādā ziņā jūs tur papēt dziļāk, kas tur ir kas, nu es vienkārši jums gribu atsātaisīt to, ja es arī pats nezinu, kas ir kas, līdz vienam brīdim. Ka palika pa karsti. Un galvenais šito pēdējo nobeigumu teikumu es jums pateikšu. Neusticies nevienam, jo pat tavs ienaidnieks būs tavs labākais draugs. Jā, aiz muguras viņš tev būs ienaidnieks it kā, bet, nu, kad acīs viņš tev nāks un atvainoties sāks, jā. Tie ir dirsā līdēji varianti, karošā. Nu, jā, grūti tikt vaļā no viņiem, bet, nu, pirmais vārds jāpasaka, nē, un, nu, grūti jau pateikt citreiz, bet tas ir vajadzīgs, Un to jūs ņem vērā. Es jūs te netaisos mācīt nekā, te kaut kāds mācības stundas nenotiekas. Tas ir vienkārši jums pašiem jājūt. Ja jūs to neizdarīsiet, nepateiksiet, tā būs vēl sūdīgāk, bet lēnām, nesteidzīgi tā prātīgi tikai, nu, lēnām jums izdosies. Nu, tad viss būs čikenei, kā kāzā kārtība. Nu jā, es zinu, es tam visam ir cauri izgājis, tāpēc es jums stāstu. Jūs varbūt to nemaz nejūt. Ja? Es lēnām, galvenais nevajag steigties. Pamaķinīt, pamazliet. Tu pats pēc tam vai pati jūtīs, kas un kā tādā ziņā. Nu labi, man jāskatās filmu kaut kā crazy gals. Kā tur, nu, vēl ietu YouTube, kas tur. Labi, pagaidām, čau.